Krievija naktī no 23. uz 24. janvāri veica vienu no šī gada smagākajiem gaisa uzbrukumiem. 375 droni un 20 raķetes uzbruka Ukrainas enerģētikai, lai ziemā atslēgtu elektrību un izmantotu augstumu kā ieroci. Padarīt ikdienas dzīvi nepanesamu, taču uzbrukums Ukrainu nesalauza. Dažu stundu laikā Kīva atbildēja. Degvielas noliktavas dega un munīcijas noliktavas sprāga simtiem jūdžu attālumā no frontes līnijas. Tas, kas bija domāts, lai iegrūstu Ukraiņu tumsā, atklāja pavisam ko citu – Krievijas pieaugošo ievainojamību. Palēnināsim tempu un iziesim cauri tam, kas patiesībā notika. Uzbrukums sākās tūlīt pēc pusnakts un ilga līdz apmēram 5 no rīta. Cilvēki vispirms dzirdēja Shahed un Geran drona dūkoņu. Tie nāca viļņiem, piespiežot pretgaisa aizsardzību būt nemitīgi aktīvai, koncentrējoties uz droniem, pēc tam sekoja raķetes. Sekoja Iskander raķetes, pēc tam Sirkon virsskaņas ieroči un vecākas KH-22 raķetes. Katrs veids pildīja savu lomu un kopā tie veidoja daudzslāņainu triecienu. Paskatoties, kur tās nokrita, nodoms kļuva skaidrs. Trāpījums elektrostacijām, apakšstacijām, bojāti siltumtīkli. Kidživā, Harkivā, Černihivā un citas pilsētas tika skartas gandrīz vienlaikus. Šeit nebija runa tikai par vienu mērķi, bet par visas sistēmas vienlaicīgu noslogošanu. Dažas bojātās apakšstacijas piegādā elektrību kodolobjektiem, kas rada lielāku apdraudējumu elektroapgādes pārtraukumu gadījumā. Riski ir nopietnāki par elektrības zudumu. Tie apdraud drošību, ko neviena valsts negrib pārbaudīt. Uzbrukumi skāra arī Harkivas civiliedzīvotājus. Tika trāpīts dzemdību nodaļai. Tika skarts patvērums, kurā uzturējās pārvietotās ģimenes. Tika bojāta arī slimnīca. 19 cilvēki tika ievainoti, tostarp viens bērns. Arī Kīvas dzīvojamie rajoni saņēma triecienus. Rošina rūpnīcas skartā dēļ temperatūrai zem -10 grauds drāds, tūkstošiem māju palika bez siltuma un elektrības. Kad pazuda elektrība, apmērs kļuva skaidrs. Vairāk nekā 1,2 miljonu īpašumu valstī palika bez elektrības. Kidživā gandrīz 6000 ēku palika bez apkuras. Ģimenes gatavoja ēdienu uz gāzes plītīm un gulēja mēteļos, lai izdzīvotu. Slimnīcas izmantoja rezerves ģeneratorus, jo nebija citu iespēju. Černihivā ārkārtas atslēgumi lielu reģionu daļu atstāja gandrīz pilnīgā tumsā, un tas nebija izolēts gadījums. Uzbrukumu laikā atsākās Amerikas Savienotās valstis starpniecības sarunas. Abu Dabī. Ukrainas, Krievijas un Amerikas diplomāti tikko bija sanākuši apspriest nākamos soļus. Krieviju sarunām neatbildēja, laiks bija pārāk precīzs, lai ignorētu. Ukrainas ārlietu ministrs šos uzbrukumus nosauca par ciniskiem, un iemesls ir skaidrs. Tas bija uzbrukums ne tikai infrastruktūrai, bet arī sarunām. Apvienoto Nāciju organizācija un vairākas valdības pauda līdzīgu viedokli. Viņi šos triecienus sauca par apzinātiem mēģinājumiem atņemt civiliedzīvotājiem siltumu un elektrību ziemā. Un, ja jūs domājat, kāpēc tas ir svarīgi, tad lūk kāpēc. Kad kaujas lauka panākumi apstājas un zaudējumi pieaug, Krievija izmanto civiliedzīvotāju ciešanas kā sviru. Tā nav spēks, tā ir izmisība, un tā ir pazīstama taktika Čečenijā. Sīrijā Maskava iemācījās, ka civiliedzīvotāju ciešanas var izmantot kā sviru. Putina stratēģija vienmēr balstīta uz morāles salaušanu. Šī pati loģika vada karu Ukrainā, īpaši pieaugot spiedienam mājās un šaubām viņa tuvākajā lokā. Taču šī maiņa tikai uzsver, cik ļoti stratēģija ir izgāzusies. Krievija vēlējās, lai Ukraina būtu iesaldēta un salauzta, bet tā vietā tā sastapās ar valsti, kas jau ir pārdzīvojusi līdzīgu pieredzi. 3 ziemas, kas balstītas uz vienu un to pašu taktiku. Katra ziema ir mainījusies. Kā Ukraina reaģē, tas kļuva skaidrs gandrīz uzreiz, ņemot vērā, cik ātri reaģēja Ukrainas pretgaisa aizsardzība. No vairāk nekā 375 droniem notriekti 357. Pārtvertas vairākas raķetes. Jau uzbrukuma laikā ārkārtas dienesti devās ceļā. Remontdarbi sākās vēl trauksmes laikā. Šī enerģetikas sistēma vairs nav tik trausla kā 2022. gadā. Atkārtotie uzbrukumi piespieda Ukrainu pilnībā pārveidot sistēmu no pašiem pamatiem. Tagad elektroenerģijas ražošana ir vairāk decentralizēta, kas nozīmē, ka bojājumi vienā vietā vairs nevar paralizēt veselu reģionu. Remonta brigādes strādā ātrāk, jo viņi to jau ir darījuši iepriekš. Vietēji apkures centri tiek atvērti ātri. Cilvēki jau zina, kā rīkoties. Telefoni tiek uzlādēti, sagatavots ūdens, izņemtas sveces, kaimiņi pārbauda viens otru. Viņi ir iemācījušies atbalstīt arī no ārzemēm. Viss notiek līdzīgi. Mēs visi redzam Krievijas brutālos uzbrukumus Ukrainas infrastruktūrai un pilsētām, kas izraisa civiliedzīvotāju upurus.
Eiropas Savienība kopš Krievijas enerģētisko uzbrukumu sākuma nosūtījusi tūkstošiem ģeneratoru uz Ukrainu, lai slimnīcas un patvētnes varētu darboties elektroapgādes traucējumu laikā. Nīderlande un Vācija piegādājušas aprīkojumu desmitiem miljonu eiro vērtībā. Savienotās valstis sniegušas simtiem miljonu humānās un enerģētiskās palīdzības. Tie nav tikai skaitļi. Tie nozīmē, ka slimnīcas paliek atvērtas un mājās ir silti. Ja pēc šīs salas, sprādzieniem un Šveices siera jūs joprojām esat ar mani, nospiediet abonēšanas pogu. Ja Krievija turpinās palaist 375 dronus vienlaikus, mums būs vajadzīgi visi paziņojumi, lai sekotu līdzi. Labi, atgriežamies pie tēmas. Tātad Krievija iznīcina siltumu un gaismu, Ukraina aizsargā cilvēkus, atjauno un pielāgojas ātrāk, katru reizi. Katrs uzbrukums ir mācība, kas padara nākamo mērķi stiprāku. Ukraina tagad ir mūsdienu kara izmēģinājumu poligons. Lēti komerciālie droni un citas tehnoloģijas tagad ir strateģiski svarīgas. Ukrainas spēki cīnās ar ieročiem un idejām. Viņi pielāgojas ātri, pārvērš ikdienas rīkus aizsardzības priekšrocībās un pielāgojas reāllaikā. Kareivji frontē ne tikai izpilda plānus, bet arī mācās no uzbrukumiem un dalās zināšanās. Kad terors nesagrauj tīklu, Krievijai iespēja kļūst mazāk. Katra neveiksme iztukšo raķetes un atklāja, cik tukšas bija sarunas Abu Dabī. Ukraina ne tikai izturēja uzbrukumu, bet pārvērta to par virzību. Krievija vēlējās, lai Ukraina būtu sastingusi, bet tā aizdedzināja degli. Tās degles aizdegās tieši atpakaļ pāri robežai. Tika veikti rūpīgi aprēķināti triecieni, kas bija vērsti uz vissāpīgākajām vietām – pašu kara mašīnu. Turpinājums bija precīzs un strateģisks. Ukrainas droni un raķetes trāpīja dziļi Krievijā, daudz tālāk nekā gaidīts. Skaidrs piemērs bija uzbrukums naftas bāzei Penzā, vairāk nekā 325 jūdzes no Ukrainas robežas. Да ну нахрен. Охренеть. Šis trieciens izraisīja milzīgu ugunsgrēku. Liesmas pacēlās simtiem pēdu augstumā un bija redzamas jūdžu attālumā. Un ugunsgrēks turpinājās vairākas dienas, neskatoties uz zemnulles temperatūru. Tas nebija negadījums. Tādi ugunsgrēki ir domāti, lai tos redzētu un saprastu. Tas liecina par Ukrainas iespējām, Krievijas kara ievainojamību un drošības ilūzijas zudumu Krievijā. Penza nebija vienīgais gadījums. Citi triecieni skāra munīcijas noliktavas, izraisot sekundārus sprādzienus, kas izgaismoja nakts debesis un turpināja degt ilgi pēc sākotnējā trieciena. Trāpīja arī loģistikas centriem, kavējot piegādes. Bojātas apakšstacijas un apdzīvotas vietas pārtrauca elektroapgādi dzelzceļiem un komandpunktiem, vājinot Krievijas spēkus. Katrs trāpījums vēl vairāk vājināja sistēmu. Tie nebija tikai atriebības triecieni, bet arī Krievijas spēka vājināšanai mūsdienu karā. Degviela vajadzīga tankiem, kravas auto, lidmašīnām un ģeneratoriem. Viss no tās atkarīgs. Loģistika apvieno kaujas lauka daļas. Pēc konservatīvām aplēsēm Ukrainas triecieni dažādos laikos ir izslēguši no darbības 10 līdz 15% Krievijas naftas pārstrādes jaudu. Šie zaudējumi ir nozīmīgi. Tas nozīmē, ka frontei piegādā mazāk degvielas, izmaksas aug, pārvietošanās lēnāka, ekonomikai lielāka slodze sankciju dēļ. Krievijā ietekme ir plašāka par degvielu un apgādi. Tā ietekmē arī sabiedrību. Civili, kuriem teica, ka karš ir tālu, tagad redz sprādzienus savā zemē. Deg naftas termināļi, skan trauksmes sirēnas. Attālums sajūta zūd. Vienkārši paklausieties, cik biedējoši tas skan. Katrs Ukrainas trieciens liek Krievijai reaģēt, kam ir sava cena. Pretgaisa aizsardzības sistēmas tika novirzītas prom no frontes, lai aizsargātu naftas pārstrādes rūpnīcas, noliktavas un pilsētas. Mājās aizsardzība kļūst vājāka tieši tur, kur tā ir visvairāk nepieciešama. Mazāka aizsardzība frontē ļauj iznīcināt vairāk Krievijas kolonnu un glābt vairāk ukraiņu dzīvību. Precizitāte aizstāja brutālu teroru, un līdzsvars mainās, jo Ukrainas droni sasniedz dziļā Krievijas teritorijā, Krievijas tā sauktajā necaurlaidīgajā vairogā. Izrādās, ka tajā ir daudz vairāk caurumu nekā Šveices sierā. Mūsdienās daudzas Krievijas sistēmas ir vecas un tiek izmantotas pāri savām iespējām. Pārtvērēji nespēja notriekt, raķetes netrāpa, atlūzas krīt dzīvojamos rajonos. Aizsargājot Efipskas naftas rūpnīcu no Ukrainas dronu uzbrukuma 20. janvārī, Krievijas S-400 raķetes sabojājās un ietriecās daudz dzīvokļu ēkā, ievainojot civiliedzīvotājus, tostarp bērnu, un izraisot ugunsgrēkus viņu pašu mājās.
Belgradā un citur iedzīvotāji tagad dzīvo pastāvīgā trauksmē, dzirdot tos pašus brīdinājumus, ko agrāk dzirdēja tikai Ukraina. Ironiju grūti ignorēt. Ieroči, kas bija domāti civiliedzīvotāju aizsardzībai, tagad viņus apdraud. Oficiālie paziņojumi par drošību šķiet tukši, kad pārkāpumi atkārtojas katru nakti. Aizsardzības sistēmu uzturēšana ir dārga. Katra pārtvērēja raķete maksās $100 000. Radar sistēmas strādā visu diennakti. Apkalpes pārgurušas, resursi izlietojas ātrāk nekā atjaunojas. Kamēr mājās tas notiek, kaujas laukā Krievijas spēki tiek izsmelti. Ukrainas amatpersonas ziņo, ka Krievijas zaudējumi pārsniedz 1 miljonu. Ziņojumos dažkārt minēts, ka zaudējumi pārsniedz 1000 karavīru dienā. Lai gan šos skaitļus apspriež, kopējais apmērs ir skaidrs. Ikmēneša zaudējumi pārsniedz Krievijas spēju aizvietot apmācītos karavīrus. Vienības ierodas nepilnas, iesaucamos sūta uz priekšu ar minimālu sagatavošanos, joprojām izmanto ieslodzītos. Pieaug dezertēšana spiediena dēļ. Ukrainas pieeja atšķiras, balstoties uz tehnoloģijām. Droni izlūko, uzbruk, traucē. Precīzi ieroči trāpa svarīgiem mērķiem. Daudzslāņu pretgaisa aizsardzība mazina ievainojamību, radot nelīdzsvarotību. Krievija zaudē vairāk, bet Ukraina ar pielāgošanos efektīvāk izmanto savus resursus. Krievijā situācija ir šāda. To ir daudz. Enerģētiskais terors neizraisa sabrukumu, jo Ukraina pielāgojas ātrāk nekā Krievija eskalē. Katrs ziemas uzbrukums māca ko jaunu. Katrs remonts stiprina sistēmu, palīdzība tikai pieaug. Krievijas ekonomiku ietekmē sankcijas, trūkst precīzo ieroču un naftas rūpnīcu zaudējums samazina kara finansējumu. Ukraina padarījusi Krievijas ziemas par mācību laiku. Viņi kļūst asāki, kamēr agresors vicina neos zobenu, kas sāpina arī viņus. Šobrīd Krievijas ziemeļu flotes galvenā bāze ir bez elektrības, un daudzi viņu kara kuģi sasaust ūdeņos pie Murmanskas. Diplomātisks kaitējums ir reāls. Pilsēta bombardēšana sarunu laikā Abu-Dabī grauj uzticamību un iznīcina pretenzijas uz labu gribu. Tagad tas stiprina Ukrainas pozīcijas ārvalstīs un pastiprina atbalstu Eiropā, Vašingtonā un Apvienoto Nāciju organizācijā. Katrs trieciens sarunu laikā padara Krieviju mazāk uzticamu, nevis biedējošāku Ukrainai. Katrs jauns Krievijas eskalācijas solis nāk ar negaidītu ieguvumu. Tas tuvina NATO un piespiež aliansi nopietnāk izturēties pret atturēšanu. Pēc pēdējās apšaudes vilcināšanās nebija. Tūlīt tika izteikti aicinājumi pēc vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmām, vairāk Patriot baterijām, vairāk SAMP-T sistēmām, vairāk IRIS-T un NASAMS vienībām. Tā nav labdarība, tā ir atturēšana. Dodot Ukrainai līdzekļus, var novērst uzbrukumus NATO teritorijai, un šāds risks vairs nav tikai teorētisks. Krievijas raķetes pietuvojušās NATO robežām. Incidents Polijā, neatkarīgi no iemesla, radīja trauksmi aliansē un parādīja, cik šī robeža ir šaura. Ja raķete nokrīt dažas jūdzes tālāk, karš izplešās NATO teritorijā, iesaistot nevēlams resursus un saistības. Brisele arī cieši seko līdzi citam riskam. Eiropas energotīkli ir savienoti, tādēļ uzbrukums Ukrainas infrastruktūrai var izraisīt elektroenerģijas pārāvums arī Rumānijā vai Ungārijā un pārvērst reģionālo konfliktu kontinentālā problēmā. Tāpēc NATO rīkojas jau tagad. Kopīgās mācības tiek pātrinātas un 10 000 karavīru trenējas Baltijas valstīs, lai paaugstinātu gatavību. Krievija to dēvē par provokāciju, NATO par atturēšanu. Ja kļūdīsies aprēķinos, konflikts izplatīsies teritorijā, kur Maskavai nav priekšrocību. Finanšu jomā redzams līdzsvara trūkums. Krievijas budžeta deficīts auga, sankcijas ierobežo piekļuvi tehnoloģijām. Raķešu ražošana joprojām ir krietni zem pirmskara līmeņa. Tikmēr Ukraina ir nodrošinājusi vairākus palīdzības paketus, no kuriem liela daļa ir tieši paredzēta pretgaisa aizsardzībai un pret drona sistēmām. Krievija arvien vairāk aizņemas no Ķīnas, upurējot ilgtermiņa neatkarību īslaicīgai izdzīvošanai. Ukraina izmanto sabiedroto rūpniecību un piegādes ķēdes. Uzvar tas, kurš varēs šaut rīt, nevis tas, kurš šauj šodien visvairāk. Ekonomiskais līdzsvars pārvietojas prom no Maskavas. Un runājot par Ķīnu, Pekina agrāk skali atbalstīja Krievijas strateģiskās intereses, bet tagad tā staigā pa šauru taku. Tā uztur tirdzniecību ar droniem, komponentēm un enerģiju, lai neatsvešinātu Maskavu. Rietumu spiediens un sankcijas ietekmē globālās piegādes ķēdes, liekot Ķīnas uzņēmumiem mainīt sūtījumus, sekt lielākas izmaksas un izvērtēt sodu riskus.
Šis konflikts ne tikai pārveido Ukrainu, tas maina arī globālo varas līdzsvaru. Sabiedrotie mainās, valdības pārskata savas prioritātes, ekonomikas pārkārtojas. Skatoties nākotnē, ir grūti saskatīt skaidru ceļu uz mieru. Abas puses nostiprinās savās pozīcijās. Ar katru triecienu izredzes uz sarunās panākt vienošanos šķiet arvien tālākas. Vēsture māca, ka šādi kari maina ne tikai robežas, bet arī drošības un suverenitātes izpratni mūsdienās. Kara rētas paliks ilgāk par kaujas lauku, un pasaules kārtība var tikt pārdefinēta, tā, ko sapratīsim tikai vēlāk. Karī tiek zaudēti ne tikai frontē, bet arī tad, kad cilvēki vairs netic stāstam. Krievija centās sagraut Ukrainas morāli, uzbrukot elektrotīklam, taču Ukraina izturēja, pielāgojās un atbildēja. Tas pierāda vienu. Krievijas ieroči kļūst vājāki, kamēr Ukraiņi stiprāki. Vairs nav svarīgi, kurš izturēs sāpes ilgāk, bet gan cik ilgi sabrūkoša sistēma izdzīvos savu izvēļu sekas. Ukraina turas, Krievija plaisā un pasaule vēro.